Parādīšu jums, kas tad man ir iejaukts. Iejaukts man ir lūk šāds te metodmiks. Rezervē man ir šis te krila metodmiks, arī no Sensas. Rezervē man ir šādas te peletes, kuras es pavasarī nopirku, bet vēl neesmu pamēģinājis. Un esmu iejaucis šādas te Dinamīta Baita peletes, kuras kaut kad jau esmu mēģinājis, mājās stāv, bet neiesniedzās tā ritīgi rokas, lai pamēģinātu pie ūdens. Nu ko, draugi? Pirmā zivtiņa mums šodien ir. Nu ko, laižam vaļā, lai peld, lai sauc lielo māsu. Pirmo zivu esam atlaiduši, bet parādīšu jums šādu te mazu bunģiņu. Man ir ar lafteriem 3 krāsas - rozā, oranžs, dzeltens. Copēju ar rozā, 6 pēc izmēra. Strādā ļoti lieliski, nevienu reizi izmantoju savās copēs. Diemžēl veikalos nav nopērkami Latvijā, tāpēc pat nesaukšu jums nosaukumu. Ir sagādāti ar copes, tā teikt, čomu gādību no citām valstīm. Ko šoreiz ir paņēmusi nedaudz lielāka zivtiņa. Saprotams, ka tā ir karpa, jo bija atgājis nost, pagaidām te vēl līņā. Makšķerēju es ar Drenan Alkalite Commercial 360 kātu. Spola ir Daiva Basija 25 QD. Noteikti, ka zivtiņa nav liela, bet, kā redzat, jā, slodzītē viss notiekās, makšķeras lieliski atstrādā zivi. Starp citu ir iznākusi nu pat jauna makšķera Alkalite. To mēs plānojam arī klubā nopirkt, notestēt. Nu, lieliski, sajūtas lielisks. Nu, beidzot ir piekususi. Nu, lūk, šādi skaista zivs. Zivtiņa nav liela. Liela. Nu, lūk, šajā dīķī arī netiek laistas lielas zivis, jo
Šie ir dīķi, kur cilvēki brauc ķer dažādām makšķerēm ar pludiem. Kāds, kas vēlās paturēt zivi, viņš to var arī darīt. Jā, ok. Ņemam ciet. Lūk, šāda te skaista karpa. Es teiktu 2 kilogrami viņai ir.